Blin, nu baigā hēriņa ir. Visas tās skolas tagad ir iznīcināts. Karoča, Marta ilgāku laiku jau taisa nagus cilvēkiem. Nu, tur pa naudu, paziņām un tā tālāk. Un viņi gribēja iet mācīties vizuālā tēla stilists. Un saprot, kāda hēriņa. Karoča, reku, te kaut kādi 40 cilvēki ir pieņemti. Vai cik nu tur, Marta tur ir bišķītais strīpas, bet tas vēl nekas, nu viņi tur netiek iekšā. Bet nenormālākais daudzums sīkajiem, kas tur ir gribējuši mācīties un nav tikuši iekšā. Pēc tam viņi ķipa, nu labi, cits tur variants. Un tas cits variants, nu arī saistīts ar vizuālo tēlu. Tieši tas pats, tur kaut kādi 40 bērni ir pieņemti, un nenormālākā kaudze, nu 100, es nezinu, vai 200 ir aiz strīpas. Un visās profesijās tā ir. Līdz ar to, kas notiek Latvijā? Nahujām tas vajadzīgs? Kāpēc nevar pēkšņi visi bērni, kas gribētu mācīties, pieņemsim, vizuālā tēla stilistu, un Martai, nu, manam bērnam tas būtu ļoti piemērot, jo viņi jau praksē reāli tos nagus, viņi ir izgājuši kursus tur vairākus un tā tālāk, viņi ir certifikāti, visas dezinfekcijas iekārtas, viss viņai reāli. Tad, kad viņi izmācīsies, es domāju, nu, uztaisīs arī kaut kādu oficiālu mājas nagu salonu vai kā to sauc un tā tālāk. Pagaidām tur paziņām tikai tais. Bet fakts kā tāds, ka nu, visa šitā sistēma, kur tie bērni paliks? Viņi nekur nepaliks, viņi vienkārši būs nekas, 9 klašu izglītība un tālāk, ko tālāk? Un tāpat kā tur es kaut kur dzirdēju, man mutere teica, ka Ogrē kaut kādas 9. vai kādas tur tās klases tagad, kurā nu tur būs 10 gabalus, saproti? Un ķipa arī tur visi bērni, kas gribētu, netiek iekšā un tā, kaut kas, kāds, es nezinu, kurš šito izglītības sistēmu ir sapists. Vai tieši otrādi, vai šis ir tieši labi, ka ķipa tie, kas ir baigie spīdekļi un labi mācās, ka tie tiek tajās skolās, un tie, kas ir lohi vai bišķi slinkāki, nāni gatavs, netiek. Un varbūt tā arī vajag. Bet kā būtu tā no valstiski pareizāk? Tā kā visi varētu mācīties, vai labāk, ka tikai 30% no visiem bērniem mācīties? Ot kā ir labāk? Ieraksti komentārā, ko tu par šito šteli domā. Peace!